Latvija atslēdzās no Brela tīkla, no Krievijas, Baltkrievijas elektrolīnijām, un mēs redzam jau tagad izmaiņas, cenu kāpumā. Kā, Raimond, tu skaties uz situāciju šobrīd? Mūsu saražotie Teci un Hesi pārdeva elektroenerģiju uz Krieviju pamatā, nevis saņēma no Krievijas. Un Latvija kā valsts, kā elektroenerģijas ražotāja, viņa ir unikāla. Mums ir 3 Hesi, 2 Teci un Inčukalna gāzes krātuva. Mēs varam nodrošināt ar elektroenerģiju, mēs dubulti mēs varam. Cilvēku uzreiz prasīs, kāpēc mēs redzam cenas augšā? Cenas augšā, tas ir valdības administratīvie noteikumi, jo viņi paredz, ka no Latvenergo peļņas 74% viņa atdod valsts budžetā, tas ir tā kā 16. nodoklis valsts noteiktais, un vēl tas ir noteikts, ka viņi valsts budžeta iemaksā nemazāk par 200 miljoniem eiro gadā. Un līdz ar to tas ir šitā pašreizējā elektroenerģijas cena ir dubulti pacelt augšā. Tu var pateikt ne dubulti, ja, piemēram, pie pašreizējās gāzes cenas Tecos saražātā elektroenerģijas cenas vidējas sastāda 2–3 centi. Daugavos Heso sastāda no elektroenerģijas pašizmaksas sastāda 1 kilovats, viņš aiz nulles vēl 3 nulles. Saprotat, ka viņa praktiski Daugavos Hesos tas ir bezmaksas elektrība. Ar kādu jaudu strādā Hesi šobrīd? Viņi tagad var paskatīties tiešsaistē. Viņi vai nu ieslēgs 1 Hes, vai tie 3 Hesi strādā vienu trešdaļu no savām jaudām. Viņi var saražot diennaktī pie 1000 megavatiem. Kāpēc tik maz? Kāpēc nestrādā uz pilnu jaudu? Valdība ir noteikusi, lai valstī nebūtu lēta elektroenerģija, jo pie lētas elektroenerģijas būs mazāk ieņemami valsts budžetā, jo saražotā prece, kas būs, viņa kļūs lētāki, būs mazāk ieņemami, tad arī lētāka būs prece. Un līdz ar to būs mazāk ieņemami valsts budžetā no PVN. Atžgārnu domāšana, pilnīgi atžgārnu. Samazinot nodokļus, parasti valsts kasa pieaug, budžets pieaug, cilvēki dzīvo labāk. Tas ir tāda domāšana būt. Tu uzskati, ka Latvija pašpietiekama elektroenerģijas jomā? Pilnīgi. Mēs ieslēdzam 3, mūs var nodrošināt elektroenerģiju tikai Hesi vai arī Teci. Absolūti. Mēs tagad kad redzējām, kad pārāva to Igaunijas Somijas elektrokabeli, tika iedarbināti abi 2 Teci, kuri nodrošinā gan Latviju, gan Igauniju, gan Lietuvu ar elektrību. Jo pie normāls valsts politikas elektroenerģijas cenai Latvijā būtu jābūt ļoti normālai zemai, ļoti zemai. Latvija ir noteikti, kad mākslīgi tas elektroenerģija, tas uzcenojums, kur ir 5000 procenti viņa vidēju. Kamēr saņem milzīgas algas Latvenergo spicīte, un sadals tīklu Sauiņa, kartelim pietuvinātie, tikmēr citi cilvēki notiek valsts tautsājumniecības tāda plānvainīga sabotāža. Mēs varētu tagad mierīgi ar visu sadalas tīkli noteikti elektroenerģijas cenu 4 centi par kilovatu. Mierīgi. 4 centi par kilovatu, salīdziniet, draugi, ar šī brīža astronomiskajām summām, kas patiesībā astronomiskām cenām, kas pat ir augstāks nekā tur Ziemeļvalstīs, nekā Eiropā, Austrum Eiropā. Daudz cilvēku dalās ar šiem te faktiem, no Nordpool datiem, kā Latvijā cenas ir sakāpušas augšā. Un tas ir slikti, tā ir nepareiza politika. Un mums pašiem ir iespēja to nomainīt, patiešām. Mums pašiem ir resursi. Mēs paši to pieļaujam. Ka šajot balsot, mēs balsojam. Mēs to nepieļaujam. bet diemžēl daudz, kuri varbūt nezina situāciju, kā tas patiesībā ir, un neiet balsot. Ļoti, ļoti slikti. Viņi netieši, kas neiet balsot, viņi netieši atbalsta šo valdību, un cenu kāpumu citiem. Tu nevari sēdēt mežā pie ugunskura un tēlot, ka tu esi baigi brīvais cilvēks, ka tu sēdēsi pie ugunskura, kamēr citiem cilvēkiem visiem, kas izmanto elektroenerģiju, lai gan viņi arī izmanto tie bļāvēji, kas ir kā brīvie cilvēki. Cenas kāpj. Tas nav pieļaujams. Un vēlēšanas ir tas, kur to var mainīt vistiešākā veidā. Gudru izvēli.